Mēs esam Sijā tenis KPK, tenis klubs, kurā ir iesaistīta laikam pilnīgi visa ģimene. Varbūt redzamā puse ir mamma Kristīna ar savām meitām, kuras ir tenis treneris, Paula un Katrīna. Bet es šo stāstu nosapņoju. Tas bija Covid laiks, un pie manis atnāca jau aizsaulē aizgājušais manas treneris un meiteņu treneris. Es noteikti viņu gribu pieminēt, tas ir treneris Edgars Ernesons. Sapnī es ar viņu aprunājos. Un viņš bija tas, kas man sapnī deva šo iedvesmu darīt tādu lietu, kā izveidot savus tenis kortus. Bet meitenes teica, mammu, mēģinām. Tas ir 2022. gads, kad mēs nodibinājām uzņēmumu un šeit sākām veidot kopīgo mammas nosapņoto sapni tenis kortus. Tad, ko mēs šeit darām? Pamatā mēs mācām tenisu. Esam aizvadījuši 2 sezonas, no pašiem mazākajiem līdz visiem, kam vecums atļauj. Mums ir arī biedrība, kurā mums ir šobrīd pie 40 biedriem. Mēs ne tikai tenisu spēlējam, mēs arī trenējamies trenažieru zālē, lai mēs būtu vēl labāki. Vēl mēs vadām pasākumus šeit. Svinam dzimšanas dienas, svinam darba biedru ballītes, saliedēšanās pasākumus, apmācam mazdrusciņu, pastāstam, kas ir tenis, kā turēt raketi, kā skaitīt rezultātu, izveidojam veselu turnīru un cilvēki cīnās. Bet 2 sezonas mēs organizējam sacensības, mēs organizējam turnīrus. Ļoti apmeklēts bija sacensības. Man atnāca ziņa, lai es apstiprinu jau nākamajai sezonai sacensību tos datumus, kas jau ir ielikt kalendārā, tā ka mēs jau konkrēti zinām jau citām sacensībām datums arī nākamam gadam. Un īstenībā sezonas noslēdzošais turnīrs ir mūsu kortos. Par šo laiku mēs esam arī daudz ko iemācījušās. Tādas visādas zināšanas sasmēlušās. Arī tāda starptautiska certifikāta, starptautiska treneru certifikāti. Mums ir ļoti forši cilvēki apkārt pirmām kārtām. Un, man liekas, man gribās teikt, jūs vienmēr to arī pieminat, man liekas, ka mēs tāds kaut kur naivas un ielacam. Un tad pēc tam, kad ir reāli jādara, tā kā daram un izdaram. Mēs vienkārši visu daram organiski, pēc labākās sirdsapziņas,